neatkārtos, bet tā kā, kas ir, nu jā, redziet, tur Rīgā kādreiz, kad bija, tad... Edvards Pāvils. Tad šie, ja šo draudz Rīgā, ja, nu viņiem bija tas galds un viss, un to, kas palika pāri, ko neapēda, ja, viņi visu uz patvēršanu atdeva. Pansionātu, vai kur, nu es neatceros, jā, uz pansionātu atdeva. Jo tur arī tāda nāca, kas ir no turienes, visu sapakoja un atdeva tur, lai cilvēkiem ir. Tas, ko es atdodu, tas ir cits kaut kas. Bet ja tu tā nekaunīgi atnāc un tagad tas bļodiņš saber savā somā, tad tas vēl teica, nu labi, kad nav līdz trauka, kur to šampaniet un vīnu sāk. Tas ir ziņās, tas necik sen te bija rakstīts, ka tāda ir. Tā kā pēc tā es arī sapratu, ka tad, ja kaut kas tāds notiek, nu arī mums tas ir bijis, ja, zinām, tad nu mēs esam tāpēc, lai par to brīdinātu arī citus, kad nu nevar tā paļauties uz visu. Nu, es baigais ticīgais un tik labi māk runāt un visu un izstāstīt un... Vēstulēs arī var atrast, kā tādos gadījumos rīkoties. Nu jā, nu kā Šauls, es saku, ja tev jūs nepieņem vai kaut kas, nokrat pīšiņš no kājām prom, bet tas jau ir tie, kas iet apkārt jau sludinādam. Bet šeit ir jau, viņi jau nāk klāt. Nu te jau viens cits, no cits kopienas, te jau arī bija, kas stāstīja. Nu, Andrejs no... Tad, kad pie viņa tur atnāk ar uz draudz kartupeļu maistu tur koridorā stāv, saber, nu jūs saber šos kartupeļus jau sabāž jau kabatās. Nu, kartupeļi tā kā būtu, bet nu, desiņi arī kādu vajadzētu. Un tad vēl ko jūs te, un atnāk atkal, nu jūs esat kristieši, nu samet man gāzes balonu. Nu, jā, tas ir aktuāls ļoti jautājums, starp citu nopietnas. Jā, bet tāpat laikā, nu es piemēram atkal no savas pieredzes tādas dažas lietas, nu kā ir, kāda sieviņa ieiet tur veiklā, tas jau sen atpakaļ bija. Nu, vai nav jums kaut kas, kas ir palicis pāri, vai kaut kas, nu, kaut kā, nu, citreiz ir tas, kas tās preces, kas paliek, varbūt kā tā. Nu, nav viņai, viņas redz, grib ēst. Toreiz jau vispār, nu, ko tad es viņai uz ielas, tad es viņai iedevu 50 centus, viņš tāda nav. Kad citai kādai iedevu kaut kas tur bija, vienu latu, ai, paldies, kungs, pilnīgi klanījās. Man liekas, ka tā vēl krievtautības bija. Nu tā kā līdz zemē gandrīz var teikt. Nu, tad tas piemērs, nu labi, tas vēl humoram pie tās pašas došanas, ja, ko jau bija tas Štraus Edgars, ja, viņš teica, tur tā bombzem katru rīt gandrīz tur viņam klāt un sagaida tā kā algu, viņam toreiz repšīgi bija, viņš tur tās 10 repšus iedod, un to biedrienu viņam tā fiks jāieskrien tur ofisā kaut ko tur parakstīt vai kas, viņš ieskrien un tā līdz tur saņēmu uz savu 10-nieku, iet un viņš izrādās tagad aiz muguri. Un tur kaut kā tāda nišku iet cauri pie viesnīcas. Nu, toreiz tā bija līva, tagad upe, ja. Un viņš aiz muguras viņai trāpās un šito 10-nieku plivinu. Tad durak apjaņģes jātkudā. Nu, zinu, ka tagad pagriežās, nu tagad saprot, ka vairāk veikals, šis kiosks būs ciet tagad. Tāpēc, ka tā kā vēlns nemācētu izmantot. Jā, nu, un tāpat laikā es esmu kādreiz tur arī, reiz vienam arī, tas tur pa niskas tur rokās, es pieeju klāt, to 10 repšu iedošu viņam. Ko tu? Man nevajag, es strādāju. Jā, nu tāpēc, ka cilvēki daudz ko izmet ārā, kas ir, un kāds tos paši, nu neviens tur neies tur kilogramu lūžņus nodot kaut tur krāsainos vai kas.
Nu, kur viņš aizies tur ar vienu? Mainu krāns, izmet ārā. Nu, tas ir tādi, tie ir tādi piemēri no dzīves, kas ir bijis, un ar to, kas jau ir godīgi, viņš nemaz neņemis. Jā, un tad arī šeit par to fiziskās atbildības bija atgriezties, jā. Nu, vēlreiz, to varbūt nē. Nē, tu tomēr to arī vēl šito lapu, tad vēl kaut ko dzintars, domāju, arī kaut ko vēl pateikt. Un šajā sakarā, jā, par to, ka nevarēs pacelties, domāju, vietā tāda interviju kādu kabalistu Izraels televīzijā. Ot kritiķie kanāli. Nu, tas manuprāt, ka bija Vaitmans. Viņš sacīja, Izraēla sabiedrībai jānonāk pie vienotības, labā vai sliktā ceļā, tas nav svarīgi. Vai no nūju dzenam, vai arī ar apzinātu rīcību. Īsti vienotība rodas tad, kad ir poli un kad savienojas polāri pretējas pozīcijas. Viedokļi, kad atraujas no naida vienam pret otru un savienojas. Tā tad ir tāda vienotība, ko ne ar ko nesaraut. Lūk, pie kādas mums jānonāk. Lūk, savienojas pretēji poli, tā ir īsti vienošanās. Bet ja man tevī kaut kas nepatīk, un tev manī, un viens pret otru, un mēs viens otru paciešam, tā nav savienošanās. Mums ir spēja atrodoties dažādos uzskatos, labējos vai kreisos, tas ir politiskajos, pacelties tam pāri un apvienoties kā vienai ģimenei. Tāpat laikā neskatoties no saviem uzskatiem, citas tautas uz to nav spējīgs. Tieši tādā veidā, tieši tādēļ tās gaida uz ebrejiem, kad mēs sāksim to darīt. Nu, tad pretēji polu magnetam, ja? Pamēģini, vienādas polus nevar savienot. Es varu uztaisīt, kā teikt, visus ar vienu domāšanu, nu, es to tā sapratu šo te, un tad, bet tai pašā laikā, varbūt ārpusē ir, pamēģini magnēts, ka ir, nu, nesaliks kopā divus. Divus plusus nesaliks un divus mīnus, viņi atgrūžās. Nu, es nezinu, cik tas tā piemērs ir, tas tāds labs vai nav, bet, nu. Un es jau reiz izsacīju arī savu viedokli, kur, ja te varētu teikt, aizņēmus, ja pēdiņās no šaulu par to, kā nonākam pie apvienošanās. Ar viņu apgrēcību, tas ir romiešiem 11 līdz 12, ar viņu apgrēcību pestīšana nāk uz pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. No šeit ir no krievu valodas būtu, ir, чтобы возбудить в них ревность, lai modinātu dedzīgumu vai greizsirdību. Bet ja jau viņa apgrēcība ir pasaulē iegūms un viņa iztrūkums iegūms pagāniem, cik daudz vairāk viņu pilnība. Nu, tur jau atkal tie tulkojumi, tā pilnība, tas ir pilnatā, tas ir kā garīgā pilnība, kad pieņem arī Ješo, tādā veidā. Kā var izsaukt šo dedzīgumu, greizsirdību? Ļoti vienkārši sākt dzīvot par rakstiem. Sākt ar tā kunga svētku svinēšanu. Tā ir ārēji redzama darbība. Kad es sāku, tad man sāku tiesāt. Nu, šeit tāds bija tāds. Ak, tu aizgāji pie tiem. Viņi taču mūsu Jēzu. Nu, tad piesit krustā. Tālāk neturpināja. Nu, te vēl, varbūt ziniet tādu Aleksandrs Ševčenko, kristietis no Amerikas. Un viņš reiz norganizēja diskusiju ar ebreju rabīnu Pinhas Polonsku. Nu, Pinhas Polonsku to jau šad tad var dzirdēt, un redzēt, viņš
ar šo kristieti diskutēt. Diskusijas beigās nonāk pie jautājuma par jūdismu un kristietības attiecībām, par iespējamo savienošanos. Aleksandrs Ševčenko jautā, kurš kuram iet pretī? Pinhas abi. Aleksandrs saka, satiekamies visuse Hristie. Pinhas, nē. Tiekamies jaunā izpratnē par mūsu iepriekšējiem reliģiozajiem priekšstatiem. Jaunā izpratnē par to tiekamies. Tātad šobrīd, ja jau vēlās, tad saku, gadrīz tā kā pretēji poli tie būtu, jā. Bet tātad jaunā izpratnē, tas arī imēca vidū jau kabalistiskā izpratnē. Tāpēc, ka tā ir nākošā pakā. Nu jā, jo tas ir jau... Tas noslēgums atklājas. Kā ir, kā, nu mēs te liturģijā lasām tur 7. dienā Dievs atdusējās, bet tā 7. diena mēs šobrīd esam, var teikt, 6. dienā, taisīšanas dienā, nu ja to burtiski tulko, taisīšanas diena tā ir. Mēs joprojām tiekam taisīti, nu arī pasauli tiek taisīti. Tas taisīšanas diena tur ir tieši, ja to precīzi iztulko, tur pat, grūti vispār tāds latviešu valodā to tā izteikt, tikai jau paskaidrojumiem, kā, nu jā, Rambans, tas šeit, man liekas, ka viņš tā precīzāk to tā izskaidroja. Krievu valodā vieglāk, bet latviešu valodā kaut kur pietrūkst vārdi, bet tā ir taisīšanas, mēs tiekam vēl joprojām taisīti. Tāpat kā par šabatu saku, nevis sveitīt šabatu, bet lāsot et a šabatu. Lāsot tas nozīmē taisiet šabatu. Taisa, asot taisīt, taisiet šabatu. Šabats nav tā, un atkal citā vietā ir šomēr šabatu, sargiet šabatu. Un tad viens rabīns tas teica, kā tad tas būs, kā mēs sargāsim šabatu, kā tur rakstīts. Pieliksim pie sienas uzrakstu šabats un klāt pieliks. Tu tad sargi šabatu un to nesagāni, un šeit jau atkal ir nesagāni. Tas vārds halei. Ir halei un halei. Halei nolādēt, halei slavēt. Kurš burts ir pirmais? Vai hei, vai het? Tas ir tāds maziņas nianses, tā kā kādreiz Aleks teica, kā tas griež ausīs, ka šie kristieši, kas slavē, ka viņi tur halleluja saka. Nu, es jau arī izteicu tagad, bet labāk, bet to saku, to sākumu, halle, tas, viņš tur iznāk nolādās, lai tas kungs. Nevis, tāpēc ebreju tulkojumos ļoti daudzās vietās viņa alelu, vienkārši abort un viss, lai neiedomātos. Nu, krievu valodas tulkojumos tur ir krievu valodas, krievu burti un tas ha ir, nu, kā saka, angļu ha, vai angļu vai latviešu ha iekšā, nevis cits. Nu, tie, kas lasa, tie zina, ko tas nozīmē. Kāpēc tas tā ir, lai tur neizlasītu to h. Tāpat jau Elohim nu vārdi, ja. Citi vispār nelieto to vārdu. Viņi atkal izmaina, nu es nezinu, vai tā vajadzētu izmainīt. Elohim. Tur ir kaut kādi viņiem tie separādi aškenāzi, nu tur ir viņiem tas nedaudz arī tas... Bet Laidmans arī teica kaut ko vienreiz, es kad tur klausījos, Elohim viņš saka. Nu, tur, kur ir nu tas ir separādi un aškenāzi, tur ir atšķirības viņiem, jā. Nu jā. Man arī mēs būtu visi izmainīt ar salmu rāmatiņu, tur arī Elohim. Tāpēc, ka tas H ir citiem, viņš jau ir, nu, ar to točku H un K
viņš ir divējādi, Viņam Nu, arī jā. šādi uzskati. Nu, tas ir viss pie izrunām, un tur ir dažādi. Tā kā citi tur bija, to sefārdu izloksni, un tad ir aškenāzi izloksni, un tad cits tur grib paspīdēt, grib kaut kādu. Un vēl iģišā droši vien vairāk ir. Nē, es runāju tieši pa ivrit šīm. Nu, bet iģiši jau arī ir. Nē, idiši jā, idiši ir. Jau sajaukts vairākām valodām. Idiši ir vācu valoda vairāk, nu, bet no cēlies taču. Bet tur ir oimen, Ivrīt. oimen. Nu, tas ir tas pats amen. Bet tajā, kur tad tas iznāk, tas ir aškenā. Es redz, ka neatcer, tas ir. Un Nezinot, varbūt. Sidurā ir abi divi tie varianti, gan viens, gan otrs. Nu, es nezinu, es jau daudz ilgi norunāju, mazliet, kad dzintars vēl kaut ko varbūt var piebilst, varbūt pat nākošo stundu jau. Te jau nedaudz, tā kā jā, to iepriekšējo, kas te mājās arī bija, tad arī gāja cauri, jau tā labi visu to vēlreiz, lai mēs tad varam kopīgi to pamācīties un apskatīt. Vairāk gan, tur bija Oskaram iepriekšējā reizē, kā teikt, kā špargalka, kur bija. Es gan gribēju, ka viņš uz to Lietuvu paņem līdzā visu to vēlreiz Mikēts, ka bija tas un iepriekšējā vēl kā stundu. Un tur bija, vienkārši tāda daļa, ja nedaudz nolasīšu, kur mēs visā tādā saskatām Ješua, ka visā šajā notikumā, ka viņš viņiem bija nepazīstams, viņš viņiem rādījās kā nepazīstams. Un tā kā ebrejiem tas Dieva dēls arī. Viņš tā kā viņiem neatklājās, viņš savu vaigu ir paslēpis, tad viņi neredz. Pēc visaugstā gribas viņi neredz. Tad kaut kām jānotiek, kaut kādam badam, kaut kādam pārbaudījumam, lai viņi kaut ko saprast. Tas mums par to, kad viņi raudās, viņi redzēs, ko viņi dūruši, un viņi raudās par to Danielu. Un arī citās grāmatās vēl. Un pie tā arī noved arī šī te notikums, kas ir Josefam. Un raud dziesmu Jeremijs, jā, arī mūsu dzīvības gars, tāda svaidītais, ir sagūstīts viņu bedrēs, bet ar viņu mēs sev mierinājām. Un viņa ēnā mēs cerējām dzīvot tautu starpā. Tā kā, protams, es domāju, ka tas attiecās gan uz kristiešiem, gan uz ebrejiem. Ka tagad viņš ir apslēpts gan kristiešiem, ne jau visiem, ka viņi tā kā, kā tad Ziemassvētku un kas, un pagaid, daudz jau arī tā kā paši saka, jā, bet nav nekur rakstīts, kad, cikos ir tikai tā kā, tā piedzimšana, kur notiek, jā, un kā, bet kad, tieši tad tas ir bijis. Tā, kaut kāds jautājums jau sāk uzdot, ka viņš ir ebrejs, ja, tas nedaudz tā kā jau sāk uztraukt, varbūt tās tad, jā, kā tā viņš nav universāls cilvēkiem visiem, vai to vajadzētu īpaši teikt. Un kad jūdiem saka, ka viņš ir jūds, tad jūdi tā kā nedaudz uztraucās atkal, ka viņš nav tāds, kā kristīgā pasaule viņu tagad parāda, ja. Tad ir tāda liela joprojām ir tāda cīņa, ja. Tomēr būs izpratne tāda, ka redzēs viņā cilvēku, tikai tik ilgi strīdēs. Jā, redz, lai sāktu uztvert, kāpēc viņa sejas nav, kāpēc viņš nav paredzējis, kāpēc viņš nav līdzis viņa dzimšanas dienas svinēt, kad staigāja mācekļiem. Neko no tā, tāpēc, ka viņš ir gars.
tagad. Jā. Nu, to es tādu, par tādu vairāk, es tā kā, to skatu uz to Josefu, ja, kad viņš atklāsies saviem brāļiem, un kad viņi tā kā ieraudzīs viņu, un viņi tad viņiem atnāks tā grēka nožēla, tas pārbaudījums, kaut kāds mēs jau redzam, ir šis karš, ja, notiek, liekas, ka nemaz tas laiks nav tālu. Un visi tie notikumi. Bet no otras puses skatoties, ja mēs redzam, tas varbūt tās nebūs baigi labais piemērs Ukrainā, ja, piemēram, labi, ebrejs, viņa senčos ir ebreji, ja, kā tam, viņa prezidentam, ja, Ukrainas. Un tomēr, tad, kad uzstāda viņiem šo Hanukiju, ja, Kijevā, tad viņi ir ļoti naidīgi paliek tie Ukraiņi, viņi saka, lai viņi savus simbolus uzstāda Telavivā, kāpēc tad nav viņu simbols pie, mūsu, tas žuburs, ja? Jā. Tad arī ebreji atbild, mums ir jūs žuburs arī atrodas Izraēlas zemē pilsētās un jūs karog, un mēs izprotam jūs tās, brīvības alkas un Kungs, pagaidīsim līdz 201. Es vienkārši to tā vēršu, tā saprošanu, ka gan vieniem, gan otriem tas vēl ir laiks, kad noslēgsies, tad jau nebūs vienai daļai. Varētu būt, ka viņi nebūs, pagāni nebūs paspējuši ieiet tādī, kopējā kūtī. Apēdīs ar visām patakām pēc tam Zeļenski. Bet tas, ka vēl ir atvērts, tad tā ir labākā tā vēsts pagaidām, vēl palikusi. Vēl pagāniem. Tas, ka jūdiem, viņiem jau ir apsolīts, ka viņiem tā būs. Par viņiem nav teikts, ka viņi tiks iznīcināti, ka viņi būs atmesti. Nē. Tā kā, tas ir mums jāvērš uzmanību vairāk. Jo mēs jau redzam, kad viņš atklājās saviem brāļiem. Tas, kas ir bijis, tas būs. Par to nav mazāko šaubu. Kas notiek tālāk? Tālāk gan neizmainījās tā, kad visi Eģipti sāka pievērsties, ja, arī Torei, ja, un kaut kas tur tika veidots tautu. Nē, tur nenotika tas. Viņi tika izvest ārā, un tur vēl nedaudz arī tāds nākamās stundas, ja, kur arī, to jūs varēsiet tā kā bišķi pārbaudīt arī, ja, ko tad saka, piemēram, ja Josefu runājam, ja, tādi vārdi, ja. Komentārs kāds? Nē, tas ir no Toras, ja, es vienkārši mums arī likšu viņu pameklēt, ja. Бог непременно вспомнит о вас и поднимет вас из этой земли, в землю, о которой он поклялся Аврааму, Ицхаku, Jakovu. Tad viņš mirst 110 gados, ja, Josefs, un viņš to saka, ja, tad, pēc jau pirms savas aiziešanas. Tad viņš saprot, kad, jāsaka tā, kā tādam vīram nebūs zināms, ja, kas būs, ja, tā varētu teikt, ja, ka ja viņš varēja izglābt, ja, tur visu to apgabalu, visu to reģionu, un ka viņš nezinās, ja, ka viņiem būs jāiet ārā. Diezgan tā ir bīstam, ja, noiet uz Ēģipti, ja, ņemt, tagad tur dzīvot, ir taču apsolīta tā zeme, ir Ābrahamam apsolījumi, un tagad tā vienkārši tā viegliprātīgi attiekties, bet, tā, protams, tā gudri skatoties, Josefs saprot, ka viņš nevar aiziet. Jau arī tad, kad viņš dodās šajā procesijā, tas gan būs nākamajā stundā, ja, jūs tāpēc pārbaudiet visu to, tas jau būs Vajehi, ja. Tomēr, paskatoties, ka tēvs mirst un ka viņam tēvs bija pateicis, kad viņu neapglabāt šajā zemē, viņu tomēr tanī tēva zemē apglabāt, un ka viņi dodās viņu apglabāt un arī atgriezties izspiest. Viņi taču varēja kā tā kā, pamūkt, ja, kaut kā viss tur. Bet viņi atgriezās, un viņi zinādami, ka
ir vēl bats, būs kaut kādu labu laiku tas bats, viņam ir jāsaglabā savu dinastiju. Viņš tur domāja, ka varbūt tās cik daudz viņi būs vai nebūs, bet viss tā gudrība, kā to izdarīt, kad atnāk tagad pie faraona un tagad iestāstīt, jūs pasakat, ka jūs esat lieloptie, tie sīkloptie, nevis lieloptie, bet sīkloptie gan. Izplānot tā, lai viņi nekādā veidā netiktu iesaistīti kaut kādās valstiskās lietās. Kaut kur viņi taču domā, šeit taču ir tādi, kā viņš te apskatāties, cik daudz 70 vēseles, tas taču ir ieguvums Eģiptei. Ja viņi mums būs tādi gudrinieki, tad mēs būsim vareni zeme un valsts. Bet viņš tieši otrādi viņus nevis tā kā velk iekšā tenī valdībā, viņš viņus uz Gošenas zemi tālāk prom no tā carskī domā, vairāk viņi ar tiem, savā vidē, lai nesamaisītos. Tā tik tāds bišķi tāds apskatīties. Bet tu bija arī kaut kas, man liekas, ka tas viņiem ir tie gan kā kaut kā tā kā Jā. Tur bija kad viņi tā kā tādi, nicinām tie eģiptiešiem. Tas ir arī, tas ir visi tors, tā viegli tā izstāstīt. Jā. Varbūt, lai varētu palikt savā kopumā. Jā, tas tā, es tā pārdomāju, kā dažreiz tā arī. Varbūt tās gribās rauties kaut kādā tur, valdībās, varās, un ebreji arī tā ir domājuši arī bieži vien, ka tas nav labi, tur tā kā pa Esteru viņi tā piemin, Mordehais un Estera, nē, eteņi tā kā grēznai ģēlē, apmēram, politikai, valdību grēznai ģēlē. Tomēr Estera, redz, piepildīja atkal visaugstā nodomne, viņi rāvās savas vēlēšanās un savas dzīvības tik dēļ. Tad katra tā lieta, ko ir darīts, tas ir jābūt saskaņā ar visaugstā nodomu. Tad arī tas izdodās. Un arī te nedaudz par šo satikšanos, brāļiem, kā Oskars pareizi teica, kad īsti tādu piedošanu Josefs nesaņēma no brāļiem, tādu izprasījuši, kā būt. Tas gan, protams, arī komentārs ir, bet es tagad arī tā nedaudz kad šo skaidrojumu Oskars, tad arī es tā patiešām pierilistāli, un paskatījos, tomēr kaut kur tas komentārs tad varētu būt paties, ka par to visu viņiem nāca atpakaļ šiem brāļiem šis izgnaņie, izgnaņie, uz Bābeli, un tad ir šie Esteras notikumi, ka tas tā kā atnāca atpakaļ, jo tā īsti piedošana nebija. Saņēmuši no kā. Var secināt arī pēc rakstiem, gan. Kaut gan, Josefs jau gan saprot garīgi cilvēks tāds augstā līmenī, kad tas bija nepieciešams, lai saglabātu to, visu nākamo tautu. Bet, vienmēr atceramies, ir divas dvēseles cilvēkā, ka tomēr tās cīnās bieži vien arī mūsos, Kas bija nepieciešams, lai saglabātu? Jākovu visu šo dinastiju, un ja viņš to, ko tagad tos vārdus saka, Bokņi primienna, Dievs jūs atcerēsies un pacels jūs no šīs zemes, uz zemi, par kuru ir viņš zvērējis Ābrakamam, Icakam un Jākovam. Tad viņš jau to tālāk redz, nevis tikai, lai viņus saglabātu, lai viņus pabarot, Arī tas ir, ļoti nepieciešams visaugstā plānā, tā tīri fiziskajā jomā. Bet arī tas, ka arī garīgi viņus attālina prom no faraonām, tā kā tāds, kopumā tāda interesanta bilde veidojās, kā tas, mums tā bieži vien arī liekas, kā mums dzīvot, kā mums darīt, ko mums labāk nedarīt, un dažreiz varbūt tās, kaut ko vairāk gribētos, un te tāda laba piemērs ir visā tanī, kā tomēr Josefs saprot, ka viņš jau ir kā zināms ķīlnieks nonācis, pie faraona, savas tautas dēļ,
lai izglābtu to savu tautu, ja? Un viņš tā kā jau ziedojās, nu nevajag vēl jums kļūt par tādiem, nu, faraonu tā kā kalpiem, ja? Nu tāds, tomēr tā izpratni, ja? Kad tā garīgām acīm skatīties to, nevis tām fiziskajām. Un tas tāds par šo torsu, un es vēl īsti par to postu, ja? Nu, kas ir post, tas ir, nu, vakar gavēns, ja, vakardienas, ja? Kur daudziem varbūt liekas, ka tas ir no gudriem iestādīts. Un es varbūt tās arī kaut kādu laiku tā nedaudz tā domāju, ja? Ka nedaudz tas ir tā vairāk par tādiem gudriem, bet, nu, Āron varbūt atver vaļā, zin, kur rakstvieta viena. Es to biju jau lasījis no Ecehēlā rasīt. Precīzi dienu, Adonai pasaka, ka tādā dienā, tādā un tādā un tādā, viņš lika runāt, Adonai liek runāt viņam uz tautu. Precīzi nosaukt tā diena ir. Es varu nosaukšu arī to rakstvietu, varam to atrast. Viens bija Jeremijāgu, arī precīzi nosaukt tā diena. 52, jā. Tas ir par to, kas notika tanī dienā, nu, Jeremijas 52, jā. Bet tas pats galvenais ir Ecehēl 2, ja nemaldos, bija, ja? Ecehēl 2. Tas gavēns tā kā vakar bija, ja? Nu, pa dienas gaitā viņš bija. Ecehēl 2, jā. Tā bija šo Ecehēl 2. Un notikumi, kas norisinājās, kāpēc tas ir tā ļoti interesanti? Viņš iekrīt ar šo Toras stundu un arī tas gavēns, kad tur tāda žēlastība ir. Kad 2,5 gadus viņus tur apcied, nu, tādī aplenkumā, tas Nebukadnēcars, piegājis pie Jeruzalemes sienām, šī dienā viņš piegāja un veica aplenkšanu. Kāpēc tas gavēns, ja? Un likās, ka tur jau bija viņiem sen jau jāpadodās, bet 2,5 gadus, nu, liekas, nu, tā kā Dievs dev spēku, Dievs dev žēlastību, un viņš gaidīja, lai viņi nožēlot savus grēkus par to, ko viņi bija. Elkalpībā iegājuši jau kādu 400, nu, vidēji 400 gadus, jā, pēc ieiešanas, nu, no Eģiptes, kad viņi iegāja. Gaidīja visu laiku, 2,5 gadus gaidīja. Tad var iedomāties, cik daudz paudzes, nu, tā kā, kas ir gājuši, bet es to nesaku, bet paši ebreji saka, ka ļoti maz cilvēki sabludāļi zapaviģi, nu, Всевышнего. To saka viņi paši to par šo dienu, ka maz bija tāda. Man tas tā kā nošokē, ka paši ebreji tā pasaka, tik atklāt. Un tāpēc notika tā aplenkšana, tā, nu, Nebukadnēcars atnāca, ja, un tāpēc viņiem tas vakardienas tas gavēns, un 2,5 gadus ir jāgaida visaugstajam, un tauta nenožēloja, tad sanāk, nu, nesaskatīja, ka viņi būtu grēkojuši, nu, vai, nu, tā kā, cik ļoti ir vajadzīgi tik tā grēku nožēlu, un viss, un tev atverās. Deku, nu, var nolasīt ārā to, es samiekošu. Ko? Ecehēl otro? To Ecehēl atvērt. Nu, tad labāk to Ecehēl. Jā. Ecehēl. Otrā nodaļa, jā. Ja tas ir... Latviski lasīs? Jā, ja man tur saskan. Tāds pams, tas ir. Trešais. Tā, tur pats sākums bija, jā, es atminos, es lasīju. Ir tāds. Trešais, ja kurš? Nu, las, tur būs 9. Viņš man sacīja, cilvēka bērns, es sūtu tevi pie Izraēla bērniem, pie tās nepakļāvīgās atkritēju tautas, kas sacēlosies pret mani. Viņi un viņa tēvi ar vienu ir atkāpušies no manis, līdz pat šai dienai. Arī viņu bērni ir stūrgalvīgi un cietām sirdīgi, bet tiem es tevi sūtu. Saki tiem, tā saka Elohim Adonai, vai tie klausa vai neklausa, jo tie ir pretestības pilni cilts. Tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū, bet tu cilvēku bērns nebīsties no tiem un nebīsties no viņu vārdiem.
Jebšu daži un ēkšķi ir ap tevi. Nu, es atradu īsto, jā, labi, tas ir 29. nodaļa. Tāpēc man likās, ka es lasīju no tiem komentāriem. Jā. В 10 году, в 10 месяце, 12-й день месяца было ко мне слово. Сын человека, обрати лицо. Jā, nu te viņš nosauc arī, bet man nesaskan kaut kā tomēr tie datumi. Viņš arī nosauks bija precīzi 10 году, в 10 месяце, 12-й день месяца. Tur bija tieši 10. diena. Tā kā arī šeit tas nedaudz. 10. mēneša 12. dienā. Nu jā, 12. Nē, man vajag tieši to 10. dienu. Es tādu meklēju. Tur nav ārona, ne? Tā ir rakstētā. Nē, 10. gada 10. mēneša 12. dienā. Nē, tur bija interesanti, ka Ecehēls, viņš visur piemin precīzi tāds datums. Nu, tā nebūs tā vieta. Tur ir 9. gada 10. mēneša 10. dienā. Un daudz tā kā nevar saprast, kāpēc 9. gada. Tas ir gads, kad valda ķēniņš. Tur viņš sauc tos ķēniņu valdīšanas gadu. 9. valdīšanas gadā. Nu tā, lai saprast, arī šeit tas ir saprotams. Tāpēc, ka šeit jau tas jau ir aplēnkumā, te ir, ko min viņš 29. nodaļā. Tas ir nedaudz iepriekš. Nu, ir, jā, 24. tāpēc. Jā, 24. tas būs nodaļa. Tātad, jā, par to. Es arī šo raksturvietu tā nedabūju caur tiem gudrajiem, bet es vienkārši atvēru viņu pirms tā gavēņa, atvēru vienkārši, palasīt, bija te arī mammai kaut ko palīdzēt uz analīzēm. Un es lasu, un te tieši par to 10. dienu ir. 9. gada 10. mēneša 10. dienā par mani nāca Adonai vārds. Tad interesanti, ka Adonai tieši runā par šo dienu viņam. Cilvēku bērns pieraksta sev dienas vārdu. Interesanti, ka viņš liek pat pierakstīt šo dienu. 24. nodaļa Ecehēla. Jā. Un kas ir vēl interesanti, nekad šī diena šabatā neiekrītot. Es gan neesmu pārbaudījis, bet to saka komentāri, jā, bet es nevaru apliecināt, jā, ka tas ir patiesi, bet viņi tā ļoti raksta, ka šī diena nekad šabatā neiekrītot. Un ka šī diena ir vienmēr jāgavē, sanāk gavēt. Nav nekad viņi nepāriet uz citu dienu, tā kā. Šīs dienas vārdu ir taisni šodien Bābeles ķēniņš ir pienācis tūp klāt Jerušalaim un uzsāc tās aplenkšanu. Stāst šai pretestības pilnai ciltī šādu līdzību. Tā saka Adonai, liec podu uz uguns, uzliec to labu un ielēj arī ūdeni, ieliec te arī viss gaiss. Tad viss to, ko izlasīt, tur tālāk var, jā. Viņš tādu līdzību stāst, jā, un arī viņam pašam arī sievi ir nomirusi, un neskatoties uz to, viņš viņiem stāst, ka viņš ir spiests viņiem stāties priekšā, un teikt par to, tā kā brīdināt viņiem, jā, ka viņiem būs jānožēlo savs grēks, jo te arī nedaudz ir, jā, klusībā tu vari nopūsties 7 pantā, bet nerīko sēru atceru, uzliec savu galvasegu un apvelc savus kurpes kājās, neaizklāj savu bārdu un neēd to sēru maizi, ko tev piesūta. No rīta es vēl runāju, saka Ecehēls, uz tautu, bet vakarā jau nomira man sieva, viņš saka, un es darīju nākamā rītā, kā man bija pavēlēts. Kad tauta man jautāja, vai tu mums nepaskaidros, kāda tam nozīme mums, kad tu tā rīkojies, tad es tiem atbildēju, par mani nāca Adonai vārds. Saka Izraēla namam, tā saka Elohim Adonai. Redz, es ļaušu likt negodā savu svētnīcu, jūsu lepnumu, vēl nekas nav noticis. Tad tikai aplenkšana, tikai jūsu acu jaukumu, jūsu sirdspriek, jūsu dēlu un meitas, kurus jūs atstājat, kritīs zobenam par upuru. Un viņš tā kā brīdina, bet 2,5 gadus viņiem bija iespēja vēl nožēlot, tā kā tik tāda žēlastība, tā kā, nekas ilgāk negaidīja, gan, jā. Tas man tā kā likās tāds ļoti saistībā par šo gavēņu dienu interesanti. Jā, tur ir vēl viena tāda lieta, ko ebreji, bet šoreiz viņi to īpaši neafišē, ja,
tas bija cits gads vairāk, jā. Ģinter, Jā. tu vari pateikt sakarā, ar ko vakar tas gavēnis vispār, ka īsumā Jā, nolīd. nu jā, tas ir, kāpēc es sāku šoreiz savādāk, es sāku no Dievu vārdu, jā, par šo dienu. Es nesāku no tā, ka to ir gudrie iestādījuši, ka viņi tā ir nolikuši, tāpēc, ka tad sākās Jeruzālēmas aplenkšana, kura ilgi 2,5 gadus, un kura beidzās ar to, ka tika arī nopostīts ir augstā templis. Pirmais, ja, ko Salomons bija uzbūvējis. Es ar to nesāku, bet es sāku ar to, ka Ecehēla vārds nāca. Lai pieminētu tos notikumus. Lai pieminētu aplenkšanas sākumu. Jo tas liek mums atcerēties, ka mums arī vajag pārskatīt savus pārkāpumus un tomēr nožēlot, jo tad viņš var apžēloties. Jo 2,5 gadus gaidīja visaugstais. Viņš neļāva ieņemt momentāli to Jerušalaimu. Nu tad ar Jomkipuru dienu tad vairs nepietiek. Jomkipurs ir noteikti nogalnājums. Tāpēc es arī gribēju nedaudz pastāstīt, lai nerastos tāds iespējas, nu to gudrie ieteikuši, nu to ir gudrie. Tad pravietis Ecehēls, ja viņš ir, nu, kaut kāda autoritāte, nu, kas lasa praviešu raksts, ja viņam tā ir pateikts, tad tas ir domāts uz mums arī, lai mēs atcerētos tomēr un pārdomāt. Varbūt liekas, kāpēc, jā, bet viņiem ļoti liels kults bija uz ašērām. Ašērs ir, kad bija pielūdz tādos, nu, kokus, jā, un viņi, nu, lielā elkkalpībā. Nu jā, nu mums te visādi cēglas uzstādīja, jā, un nu, kaut kur man tas arī pavilkās, jā, tā nedaudz, nu, kad arī varbūt tās, zin, tā pēc jaunā gada saucamā pārdomāt, vai nevajadzētu nožēlot kaut ko neesmu, kā teikt, hulil, jā, hulil, Всевышнего. Bet, nu, tas tāds nevajadzētu dikt to tā. Nu, tad viņi nenožēlo par tiem 2,5 gadiem. Jā, nu, redzot pēc viss tā, jā, es jau reku tālāk lasu, nu, kur Ecehēls, viņš tos datums interesanti, kad saka, tanī dienā atkal tur 10. gadā, tad gads jau pagājis ir, jā, viņš atkal uzrunā, jā, tos iedzīvotājus. Nāks tas Nebukadnecars. Nebukadnecars visu laiku ir aplēncis to pilsētu, 2,5 gadus, bet bija iespēja, izrādās, ja? Nu tagad izrādās, ka bija iespēja, nožēlojot grēkus, tam nu, nesagrūt tam templi, tiem mūriem, bet visiem arī rodās jautājums, nu kā, nu vajadzētu tā kā iebruka un sagrāva un tad to dienu gavēt. Bet tur tas interesantākais, ka nē, mācaties no viņiem, ka viņiem vajadzēja sākt jau nožēlot. Nevis viņi gāja un meklēja maizi tur, nu kā mēs paēdīsim, kā mēs to. Tas bija jāatstāja, bija jāsāk nožēlot. Un tad arī būtu bijis maizi un tad būtu aplenkums beidzies. Jā, nu, nu, protams, tagad ir arī nu, aicinājums, jā, nu, aicinājums ir atzīt patiesu glābšanu, jā, nu, var teikt arī tāpat tās brāļiem ebrejiem, jā, un brāļiem kristiešiem mums to aicināt, jā. Mums arī zināmā mērā kaut kāds zināms, tā kā no visām pusēm kari tiek daudzināt, jā. Mums jau arī ar to būtu jāuzsauc, jā, tā kā mūsu zemes iedzīvotājiem un bet, nu, vai viņi, kas ir viņa glābējs, kas ir viņa pamats ticības. Nu jā, par šo gavēni jau ir arī tajā Cakarijas 8. nodaļā. Redz arī. Tā saka tas kungs cevot 4., 5., 10., 7. un 10. mēnešu gavēņiem jākļūst namam par prieku un līgsmību. Par priecīgiem svētkiem mīliet tikai patiesību un mieru. Bet viņi izpildīja to gavēni, tad vai ne, toreiz? Toreiz, nu kā redzams, tad, ja palasam tālāk to, ko es biju atvērs 29. nodaļu, nu interesanti, ko tad viņš jau saka, viņš joprojām viņus aicina. Tad ir 29. nodaļa, tas ir gads jau ir pagājis. Gads un viens, nu tā kā gads, jā, praktiski. Iesaka jau 29. nodaļā, ko tad viņš viņiem saka atkal? Viņš iznāk, ka viņš dzīvo viņu vidū un viņam jāpiedzīvo viss tas,
в 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Акал, Адонай viņam saka. Обрати лицо к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Ну, так и Акал viņš uz Египет saka. Говори, скажи так, говорит Адонай Бог. Вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежит среди рек своих, моя реке, но я вложу крюк в челюсть. Nu jā, viņš tad par Ēģiptu tā kā, nu, tur sludina, kad arī interesanti, nu, kad arī, nu, ne tikai par Izraēlu, bet arī Ēģiptei. Tas man tā kā arī tā, es neesmu visu izpētījis, bet tas man bija interesanti, ka viņš tādu, ka Adonai liek šo datumu tā kā piezīmē tam Esiķēlam. Tas bija tāds interesants. Kas ir? Tas jau, kas Ecehēls jau, ja tas ir kā Zekārijas grāmatā, ja, kas ir tas rakstīts, tas taču ir, tad tai laikā arī to gavēņus ievēroja. Jā. Tas bija tas. Nu, Ecehēls sanāk, jā, tad viņš atvērās tas gavēns, bet Caharī, jā, nu Caharī tas ir vēlāko laiku jau atgriezušies jau no tās Bābeles. Nu, tie pravieši ievēroja tos, bet vai tauta ievēroja tos gavēņus? Nē, tas jau vēlāk redz. Tas gavēns kā tas, ne jau tas, ka vai tas cilvēks ievēroja, ne, bet tas kā tāda zīme, raugieties uz to notikumiem, nevis uz to sagraušanu, bet raugieties uz to notikumu, kad es jums liku to darīt, jau sākt jau nožēlot tos savus pārkāpumus. Atcerieties šo datumu, ka bija tāda iespēja, bet viņi to neizmantoja. Un atcerieties šo datumu, kad arī jūs vienmēr pārbaudiet sevi. Nu, tāds tas, vairāk tas... Nu jā, šis jau tāds īstas gavēns. Jā, arī viņš nav nekas. 641, tātad ir un beidzas. Es jau nesaku, kam gavēt, kā gavēt, jo es tos noteikumus nelasu jums tur priekšā, un tas varbūt tās, zini, tādas noteikumus, piemēram, ja kā viņi tur, nu, ja jūs mazgājat zobus, uzmanieties, lai jūs nenorītu ūdeni, jā. Nu, es jums nestāstīšu, jā. Esiet ļoti uzmanīgi, ja, lai jūs tādā dienā mazgājot zobus, nenorītu ūdeni, nu, ka lai nepārkāpt gavēni, jā. Nu, es varbūt tās piekritīšu Caharijam, jā, ka tādā dienā darīt labu, jā, tādā dienā atgriezties, jā, un tad tās dienas būs pa prieka dienām. Kad tu nožēlos. Mums katru dienu vajag nožēlot. Jā, bet mums katru vakar liekoties gulēt vajag nožēlot un pārdomāt visu. Kādreiz bija tā 7. mēneša gavēns, tas nav par Jom Kipuru. Tas nav Jom Kipuru mēnesis, tas tev neiet. Tas ir Gedaļa, jā, tas notiks. Tas ir Gedaļa gavēns, kur tu viņu nodēļ. Nu jā, tas nav tik svarīgs, tas gavēns, par kur tu runāji, kā Jom Kipur. Nu jā, tas bija tas, ko es gribēju padalīties. Es domāju, ka tik daudz, jo mēs tā esam jau. Jo Jom Kipur, tas ir cits, tas nav atcelts un Protams. Tas būs. Te beigsim, jā? Protams. Nu jā, labi. Cik var uzņēmt, tik var uzņēmt.